Nu tad sāksim atkal šodien Dievu vārdu, un tēma mums ir, mēs noslēgsim šodienā, kā būt gatavam notikumiem, kas ir priekšā. Un kādi var jautāt, kā tad mēs runājam vispār par kādām kristīgām lietām, kā tad tas man palīdzēs sagatavoties notikumiem, kas priekšā, jo es taču biju domājis, ka būs kaut kāda maģiska formula. Redzi, lai mēs būtu gatavi notikumiem, kas ir priekšā, mums ir nepieciešami zināt un būt tik pārliecinātiem, ka mēs atrodamies Dievā, ka mūs atbalsta kāds lielāks spēks, ka mūs apsargā lielāks spēks, ka mūs neietekmē situācijas, kas notiek apkārt, ka mūs nepārņem bailes jo pasauli šodien ļoti daudz tiek kontrolēta no bailēm, un arī vēl uz priekšu tas būs daudz lielākā mērā, un tāpat arī Jēzus saka, lai mēs esam uzmanīgi, lai mūs neviens nepieviļ, un tātad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs atrodamies patiesībā, un Dieva vārds ir patiesība, un tādēļ arī Dievs man lika sirdī šo sēriju runāt, lai mēs varētu pārliecināties, ka mēs patiešām esam sagatavoti jebkam, kas nāks priekšā, un nekādu bailu, lai tur nebūtu, un mēs jau iepriekšējās reizēs runājām par zvēra zīmi, ko Dievvārds saka par zvēra zīmi, par antikristu, par antikrista garu, kurš jau tagad ir pasaulē, un par to, cik nozīmīga ir Bībeles lasīšana un lūkšana. Un šos abus divus mēs skatījām kopā, jo nevar būt lūkšana, atbildēt lūkšana, es domāju, atrauti no Dieva vārda pazīšanas, no dzīvošanas Dieva vārdā. Un Dieva vārds ir mūžīgā patiesība. Situācijas mainās, laiki mainās, tautas ceļās un tautas krīt, bet Dieva vārds ir tā mūžīgā patiesība. Un tad mēs runājam arī par draudzes nozīmīgumu. Īpaši šī pēdējā laikā tu nedrīksti palikt viens pats, tev jābūt ir savienotam ar draudzi. Un tu saki, es nevaru atrast to perfekto draudzi. Nemeklē perfektu, meklē to, kuru Dievs ir priekš tevis sagatavojis. Un tur vajag pazemību, lai tu piesaistītos draudzē, tādēļ, ka draudze ir dzīves organisms, kurā ir Dieva noteikta kārtība, un Dievs ir iecēlis vadītājus konkrētās draudzēs un devis konkrētu uzdevumu. Bet tu vari teikt, bet man ir sava vīzija, man ir savs uzdevums no Dieva, es esmu svaidīts. Tas ir brīnišķīgi, un mēs gribam, lai katram vienam, lai katrs atraisās šajā uzdevumā, kas viņam ir no Dieva. Bet kamēr Dievs vēl nav tev apgādājis tā, ka tu vari iet ar spēku, ar zīmēm, brīnumiem, ar skaidru Dievvārda mācību, tikmēr tev vēl ir jānoliek sevi zem kāda, kurš iet jau lielākā spēkā, kuram Dievs jau ir uzticējis, un tad tev ir obligāti jāatrod tā draudz, kurā Dievs tev grib savienot, lai tu sagatavotos savam lielajam uzdevumam, bet tas prasa pazemību, un noliecies Dieva vārda priekšā, un Dievs tev piecels īstā laikā. Un tad mēs vēl pagājušā reizē runājām par ieradumu veidošanu, un cik tas ir svarīgi, kad kāds lietas mēs iemācamies, tā kā zobu tīrīšana, vai no rīta un vakarā, vai vienā no reizēm, kā tas katram ir, bet mēs nejautājam nemaz un nedomājam, cik man grūti iztīrīt zobus. Tieši otrādāk, ja tev nav, piemēram, ūdens, kā mums tas bija sēdienas rītā, un tad tev liekas, wow, kā es tagad zobus iztīrīšu, ka nav pat tas minimālais, vai ne? Tātad ieradums ir kaut kas, ko tu dari bez īpašas piepūles, ka tev liekas, ka pietrūkst kaut kas, jo tu nevari izdarīt to ieradumu. Un par to mēs runājam par labiem ieradumiem pagājušā reizē. Un arī par to, ka tas ir normāli pretoties pasaules straumei un būt citādākam, tas ir normāli, ka tu nevari būt tāds pats kā tumsa, jo tu esi gaismas bērns. Un
tev ir jāizdara sava izvēle, un pirms mēs sākam vēl šo Dievu vārdu skatīties, un šodien mēs skatīsimies īpaši, kā stāties pretīm bailēm, un tad arī vēl to pēdējo dzīvot slavā un pateicībā. Un pirms mēs to iesākam, es gribu pasveicināt tos, ko es redzu ar kādiem komentāriem, un tas ir brālis Ilmārs, prieks par tavu izsalkumu un slāpēm, ka tu meklē patiesību, un mācītāji Vija no Ventspils ar visiem saviem aktīvajiem evaņģelizētājiem. Prieks tevi redzēt, lai Dievs iestiprina tevi arī šinīs 30 minūtēs. Un māsa Irēna, kur es skatos, tu taču vīzgājis pat evaņģelizācijā ar savu dzīves draugu. Brīnišķīgi. Un māsa Līga, tev arī gribētos kādreiz fiziski redzēt, laipni aicināt uz konferenci, kas mums būs augusta beigās un Latvija liesmās, bet vislabākais, ka tu šī brīdī esi klāt. Un tagad mēs lūksim, pateiksimies tam kungam. Mīļais debes Tēvs, tev pateicos tik ļoti, ka arī gatavojot šo nodarbību, tu man esi pacēlis savā tuvumā un es atgādinājis tik brīnišķīgi savu uzticamību. Paldies tev par tavu svēto garu. Kur mēs būtu bez tavu svētā gara? Paldies par tavu vārdu un garu par abiem. Un paldies par Jēzu Kristu, kurš tapa vārds un mājoja mūsu vidū. Un ka mēs varam arī lasīt šo Dievu vārdu, kurā tava gara elpa pūš. Un pūt tev sava gara elpu, savu svētā gara elpu šodien, šajā nelielajā brīdī, kad mēs domājam par tavu vārdu, uzsūcam un tiekam pārmainīt tavā godībā. Dod man žēlastību, mācīt šo vārdu sludināt un katram vienam to uzņemt Jēzus varenajā vārdā. Es lūdzu arī par tiem, kas daudz vēlāk skatīsies šo Dievvvārdu sludināšanu, lai katru vienu tu pārveido sava vārda brīnišķīgajā spēkā, iedrošini, iet ticības soļus uz priekšu. Paldies tev, Tēvs! Āmen! Un tātad prieks par katru vienu, kurš ir pieslēdzies, un Līga raksta, ka viņa ir Nīderlandē, tad Dieva apsardzība tev Nīderlandē, halleluja, tur jau īpaši vajag Dievu gudrību un visu, un arī, ja tu var aizbraukt uz Amsterdamu, tur ir brīnišķīga River draudze, River Netherlands, un brīnišķīgs mācītājs, un tā ir draudze, kur, manuprāt, no tām vietām, ko es esmu redzējis un skatījusies, viņi iet brīnišķīgā atmodā, halleluja, atmodas priekšpulkā, slava Dievam par tiem mācītāju Benu un Džekiju Kreske un par visu to pulku. Bet atmodas vēsums ir arī mūsu zemē. Aleluja, Dievs tevi grib lietot. Šodien mēs tātad skatīsimies vispirms 5. Mūzus 30, 19, 20 pāns. 5. Mūzus 30, 19, 20. Un viņš saka, es šodien, tas nozīmē tagad, un dažs vārds izlaidīšu, lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, tad izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji, mīlēdams to kungu savu Dievu, paklausīdams viņa balsī un viņam pieķerdamies, jo viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, kad tu dzīvo tajā zemē, ko tas kungs tev ir devis. Tātad mēs pagājušā reizē nobeidzām ar to, ka tu nevar būt patīkams visiem un izvēlies vai dzīvību vai lāstu, vai dzīvību vai nāvi, svētību vai lāstu. Un tad ar visu savu sirdi, ar visu, kas tu ir, cenies pēc debesu valstības. Un arī Jāņa atklāsmes grāmatā 3. nodaļā viņš saka, neesi remdens, jo ja tu būsi remdens, ne šis, ne tās Dievs tev izspļaus no savas mutes, to tu negribi. Un viņš saka, kaut tu būtu vai augsts vai karsts, un mēs, protams, sakam, izvēlies, ka tu esi karsts tam kungam, jo, ja tu esi augsts, tu arī zini, ka tu esi, nepiederi viņam, un tev negaida mūžīgā dzīvība, bet kļūsti karsts tam kungam, un tad tu varēsi baudīt visas Dieva vārda svētības, visi apsolījumi ir tavi, un tu varēsi pieaugt un būt laimīgs un gandarīts savā ticības dzīvē. Tu nebūsi viens no tiem vīlušamies kristiešiem, kas saka,
manā dzīvē vai vispār kristietība nenostrādā. Nē, Dieva vārds nostrādā brīnišķīgi. Un vēl nobeidzot šo iepriekšējo tēmu, Jāņa evaņģēlijas 16:13, Jāņa evaņģēlijas 16:13, jo cilvēks saka, bet kā tad, lai es zinu, kas ir patiesība? Tik daudz balsis skan, bet tad, kad tu esi nodevies Dievam, kad tu saki, kungs, vadi man patiesībā, tad mēs lasām, svētais gars ir patiesības gars, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tātad patiesības gars jau ir atnācis, vasarsvētku dienā viņš jau ir atnācis, un viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tātad svētais gars tev vadīs tikai patiesībā, viņš ir patiesības gars, un no dedzīgā tulkojuma tas ir katrs, kas mīl patiesību, manus vārdus uzņems. Jēzus saka, kas ir no patiesības, tas dzird manu balsi, un viņš saka, es nepierakstīju tieši to raksturvietu šajā dzīvajā tulkojumā, bet latviešu valodā tas ir, kad Jēzus runā ar Pilātu, un Jēzus saka, kas ir no patiesības, tas dzird manu balsi. Tas nozīmē, ja tu gribi zināt patiesību, tu dzirdēsi Dieva balsi. Un vēlreiz tas dedzīgais tulkojums saka, katrs, kas mīl patiesību, manus vārdus uzņems. Un kā es runāju ar kādu puisi kādu laiku atpakaļ uz ielas evaņģelizācijā, un es viņam sacīju, ka Dieva gars jau pēc jaunpiedzimšanas, viņš jau liecina tavā sirdī par to, kas ir patiesība. Un tu jau zini, kas ir patiesība, bet jautājums tikai, ko tu dari ar to patiesību? Vai to pieņem, vai kaut kādā veidā te vērti ir iet ar pūli, ka tu negribi izlekt un tā, un viņš teica, jā, tas ir pareizi, ko es daru ar to patiesību. Un lai tev paliek tas jautājums, ko tu darīsi ar to patiesību, ko tu dzirdi šodien. Un šīs dienas tēma tātad stājies pretī bailēm. Saka, stājies pretī bailēm. Ticība ir pretēja bailēm. Es nerunāšu par to, kā bailes tiek pludināts un mūs apņem un daudz izvēles cilvēki izdara no bailēm. Bet vairāk runāšu par to pretējo, kā stāties pretī bailēm. Ticība, gribu vienā brīdī ļoti daudz izdarīt, man drusku jāsalēnina tas temps ir. Ticība ir pretēja bailēm. Saka pēc manis, ticība ir pretēja bailēm. Tātad tu ej vai nu ticībā, tu dzīvo vai nu ticībā, vai arī bailēs. Ja tu piefiksē, ka tu esi bailēs, tad tu zini, tev tas gars ir jādzen prom. Tādēļ, ka bailes ir gars un ticība arī ir gars. Tu negribi dzīvot dēmonu garos. Tev ir pa visu varu jāatraisās no bailēm. Un tu vari teikt, bet kā tad es to varu darīt? Brīnišķīgi, ka Dievs jau zināja, ka šis baiļu gars cilvēcei uzmāksies. Un Dieva vārdā, Bībelē, 365 reizes tiek runāts par bailēm un par to, lai mēs nebaidamies. Un kāds arī Dieva vārda sludinātājs teica, ka tikpat, cik ir gadā dienu, tikpat Dievs ir iedevis vienu rakstu vietu katrai dienai, lai mēs stātos pretī bailēm. 365 reizes tiek runāts par bailēm. Tātad viņš saka dažādi, nebaidies, esi drošs, es esmu ar tevi, nebaidies, nebīsties, latviešu vecajā vēl vārdos ir teikts nebaiļojies, vai ne? Uzšķirsim tādu to populāro, viszināmāko, kas tiek runāts par, lai mēs nebīstamies, Jozos grāmata, 1. nodaļa, un lasīšu dažus pāns, Jozos 1 un 5. pāns. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Mēs to varam personificēt un likt uz sevi un runāt. Man neviens nespēj stāties manā dzīves laikā pretī. Kādēļ? Jo Jāņa vēstulē mēs zinām, lielāks ir viņš, Jēzus, kurš dzīvo mūsos caur svēto garu, nekā jebkādas lietas, kas ir pasaulē. Tātad atkal saka pēc manis, neviens, saka pārliecinātāk, neviens manas dzīves laikā nespēs turēties man pretī. Un tad viņš raksta tālāk, kā es esmu bijis ar Mūzu
tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Tādēļ, kādēļ mēs varam nebaidīties? Jo Dievs pats mums šodien saka, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu. Vienalga kāda situācija. Pat, ja mēs savu kļūdu dēļ iekļūstam situācijās, kuras nebija Dieva labais plāns, Viņš mums palīdzēs, Viņš mūs izraus. Viņš saka, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu. Tālāk, 6. pāns. Esi stiprs un drošsirdīgs. Redz, cik daudz reizes viņš saka vienu un to pašu no dažādām pusēm. Esi stiprs un drošsirdīgs. Saka pēc manis, man jābūt stipram. Vai arī, ja tu esi sieviete, tad sieviešu zīmes galotne stiprai. Man jābūt stipram. Man jābūt drošsirdīgai vai drošsirdīgam. Tas pats 7. pantā. Esi stiprs un drošsirdīgs. Iedomājies, viņš atkārto. Turpat jau tas bija iepriekšējā pantā. Dievs un nezina, ka tu jau to pateici. Bet tas ir tik svarīgi, ka viņš atkārto to atkal un atkal īsā posmiņā. Un vēl arī tālāk 9. pantā ir vēl spēcīgāk. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies? Jo viņš saka, tā ir pavēle. Tur jautājums, vai es tev neesmu pavēlējis. Tas nozīmē, ka viņš saka, es tev pavēlu, tu nedrīkst baidīties. Tu nedrīkst baidīties. Kādēļ? Jo viņš paskaidro, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tātad viņš ir ar mums visur, kur mēs ejam. No glika tulkojuma ir tā teikts, vai es tev neesmu pavēlējis, esi stiprs un turi drošu prātu, nebēdājies un nebaiļojies. Man ļoti tas patika, nebēdājies, vai ne? Daudz lietas mums apkārt ir, ko mēs dabiskā pasaulē redzam, kas mums uzliek tādas skumjas, uzliek tādas bēdas, bet tādi nomākuma gari, tas nav no Dieva. Cita lieta ir, kad viņš saka, raudiet ar tiem, kas raud un priecājieties ar tiem, kas priecājas, bet tāds vispārīgs, tāds nomākuma gars par tiem laikiem, kur mēs dzīvojam, tas nav no Dieva. Viņš saka, es tev esmu paredzējis, esi stiprs un drošsirdīgs, pavēlējis esmu, ja? Un tad viņš jau tālāk saka, tajā glika tulkojumā, nebēdājies un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir ar tevi visur, kurp tu iesi. Un tad tu vari teikt, bet kā tad es varu zināt, ka Dievs ir ar mani visur? Vai tad viņš ir arī grēka ceļos, vai tad viņš ir arī nepaklausības ceļos? Nē, viņš ir tur ar tevi, kur tu ej viņa ceļos. Un tu mums saka 8. pāns tajā pašā nodaļā, lai tavu muti nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, kad tu vari turēt un darīt visu, kas tur rakstīts, tad tavu ceļu tev labi izdosies, un tad tev sekmēsies. Tātad šajā 8. pantā, kur mēs vērojam, lai mēs paliktu Dieva ceļos, sākums viņš saka, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu. Un mācītājam Kenetam Heiginam, tad, kad Jēzus vairākas reizes viņam parādījās un runāja specifiski par lietām, kuras ir jāuzsver mācot Dievu vārdu, un tad, kad Jēzus runāja uz viņu par šo Dievu vārdu runāšanu, viņš sacīja mācītājam Kenetam Heiginam, ka runāšana tev jāuzsver vai jāsludina jāmāc 3 reizes vairāk nekā pārdomāšana, nekā dievvvārdu darīšana, jo manai tautai trūks tieši šī runāšana, dievvvārda runāšana, saka runāšana. Un bieži mēs esam čakli runāt visādas lietas, pat visādas muļķības un aprunāšanu, bet mēs esam kūtri runāt dievvvārdu, jo Sātans negrib, lai taviem vārdiem ir rezultāts, bet tad, kad mēs sākam runāt dievvvārdu, tad mēs sākam radīt to vidi, kurā mēs gribam dzīvot, to svētības vidi, kuru Dievs priekš mums ir sagādājis. Tātad ar muti mums ir jārunā, mums ir jāpasludina, jo, saka pēc manis, es esmu runājošs gars. To varētu arī kāds ierakstīt komentārā. Es esmu runājošs gars, jo mēs esam radīti Dievu līdzībā. Dievs ir gars. Un kas ir tā līdzība?
mēs esam gars. Tā nav vienīgā līdzība, bet tātad Dievs ir gars un mēs esam gars. Un Dievs runāja un tapa. Dievs taču runāja, lai top gaisma. Viņš pasludināja un gaisma tapa. Tu vari skatīties visu pirmo nodaļu, pirmā Mūzes grāmatā. Dievs runāja, Dievs runāja, Dievs runāja, Dievs runāja, un to, ko Dievs runāja, vai latviešu tulkojumā teikt sacīja, tas varbūt ir tā gļēvāk, vai ne? Spilgtāk būtu precīzāk, Dievs pasludināja. Tātad Dievs runāja, un viņš runāja to, ko viņš redzēja, ko viņš gribēja, lai top. Un tās lietas tapa. Mēs esam runājoši gars līdzīgi Dievam. Un tad, kad mēs runājam, aleluja, tu satver, tad, kad mēs runājam, lietas notiek. Kad mēs runājam to, ko Dievs runā, kad mēs runājam, ka mēs piekrītam Dievu vārdam, un tās lietas notiek. Tu saki, bet kā tad, lai es varu zināt, ko man vajag runāt? Mums ir jārunā to, ko mēs gribam, kāda lai mūsu dzīve izskatās, un tas ir saskaņā ar Dievu vārdu. Redz, ja tu nezini, ka Dievs tevi grib svētīt, ja tā nav tava pilnīga pārliecība, ja tu domā, ka kādas mazliet slimības, mazliet ciešanas, mazliet grūtības, tas ir normāli, kad tāds ļoti knaps budžets, knapi izdzīvot, ka tas ir normāli, tad Dievs nekā tevi nevar svētīt. Bet ja tu ieraugi, šodien mēs nerunāsim tieši par šo sekmīgo dzīvi un labklājību, kā Dievs grib mūs svētīt, bet tad, kad tu sāc ieraudzīt Dieva vārdā, kāds ir tik brīnišķīgs viņa plāns tavai dzīvei, tad tu arī sāc pieskaņot savu muti, un tu sāc runāt, un tam līdznāk ticība, un tu runā, un tas tavā dzīvē notiek. 2. Korintiešiem 4:13, 2. Korintiešiem 4:13, bet mums ir tas pats ticības gars, es teicu, ka bailes ir gars, ticība ir gars. Mums ir ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs runājam. Tātad smel ticību no Dieva vārda un runā to laukā. Priecājies, liec savus emocijas visā, kur Dieva vārds tev uzrunā. Sajūsminies. Tas taču ir Dieva vārds, Dieva labais plāns priekš tevis. Un sāc to runāt ārā, sāc pateikties par to. Tātad mēs ticam un runājam. 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 Ticība nāk no Dieva vārda. Tāpēc arī Jozās grāmatā 1:8 ir teikts, nepamet, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu. Vēl kādu lietu, 2. Timoteja 2:15 ir teikts, centies būt Dieva acīs krietnes darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Tev ir jāsaprot Dieva vārdu pareizi, jo šī rakstu vieta, ļoti tāda atslēgas rakstu vieta, kāds arī varētu pierakstīt, 2. Timotejam 2:15. 2. Timotejam 2:15. Tātad, ja apostols Pāvils skubina savu ticības dēlu, kurš ir palicis mācītājs Efezā, un tālāk arī draudzēs, kurš ir dievkalps, un mēs daudz nezinām vēlāk par viņa dzīvi, bet noteikti viņš ir ne tikai iesācis spoži, bet pabeidzis spoži ar lieliem augļiem. Un apostols Pāvils, viņš jau savas dzīves beigās rakstot Timotejam šo vēstuli, viņš saka, centies būt tātad Dieva acīs krietnes darbinieks, centies pareizi mācīt Dievu vārdu. Ja var mācīt pareizi, tas nozīmē, ka var arī mācīt nepareizi. Un tev ir jāizšķir, ka tu saproti pareizi Dieva vārda mācību. Un tu vari teikt, bet kā es varu zināt, ka pareizi? Tad tavai dzīvē ir augļi, tavā dzīvē ir Dieva klātbūtne, tavā dzīvē ir zīmes un brīnumi. Tu staigā Dieva ceļos ar augļiem, ar rezultatīvu dzīvi. Tu neesi tas vīlušais kristietis, tu neesi tas, kas atdziest, bet tu esi tas, kas iet no spēku uz spēku, no viena deksmes līmeņa uz nākošo, un arvien tālāk un tālāk Dieva ceļos, Dieva spēkā un mīlestībā uz to kungu.
Un tev jābūt ir arī draudzē, kas pareizi māca patiesības vārdu. Arī es aicinu katru vienu mācīties River Bībeles institūtā, un personīgi vai tad pie manis pieteikties, var ierakstīt tātad Messengerā, man var personīgi ierakstīt Lilija Gulbe, kādā citā es arī teicu savu telefonu, var uzrakstīt. Bet tātad, jo Bībeles institūts ir domāts, tur ir svētais gars un Dieva vārds, abi kopā. Kā mācītājs Rodnijs bieži saka, ja tev būs tikai vārds, tu izžūsi, ja tev būs tikai gars, tu uzsprāgsi. Un Bībeles institūtā abi divi kopā ir svētais gars, šī Dieva vārda klātbūtne un atklāsme, Dieva vārda mācība, lai tu varētu iet tālāk nākošos soļos ar to kungu. Un īpaši, ja tu esi aicināts kalpošanā tam kungam, tev ir obligāti jāmācās pareizi Dieva vārdu. Es nesaku, ka šī ir vienīgā mācība iestāde, bet es tev to iesaku vislabāk. Man jau tagad ir 64 gadi, un es esmu kristiete kopš, es varētu teikt, kopš dzimšanas, jo vecāki, tad, kad mēs bijām 10 bērnu ģimenē, un katrs bērns, kā vecākiem piedzima, viņi negaidīja 3 nedēļas, lai atnestu viņu draudzē. Viņi uzreiz nesa draudzē Dievu namā un mācīja man Dievu ceļos, un es visu savu mūžu, varētu teikt, esmu bijis Dieva namā un centusies Dievam kalpot. Bet tikai tad, kad es saņēmu kristību svētajā garā, un Dievs man vadīja daudzus gadus, man nebija skaidra Dieva vārda mācība, pareiza Dieva vārda mācība, bet šodien es pateicos Dievam, ka ne tikai es esmu varējis caur mācītāju Rodniju Hovardu Braunu īpaši iegūt šo Dieva vārdu brīnišķīgo skaidro mācību, bet arī, ka Dievs ir tā palīdzējis, kad mans sirds ir varējusi iet līdzi tajos izaicinājumos, jo tad, kad tu ej tālāk ar Dievu, tur ir vairāk miršana saviem uzskatiem, saviem viedokļiem, un citreiz arī nav vairs tev tie draugi, kas gāja ar tevi, jo viņi negrib tik daudz maksāt un tālāk. Un Dievs man brīnišķīgi ir arī uzticējis, ka es varu mācīt citiem šo brīnišķīgo dievvvārdu mācību, lai nebūtu tik daudz gadi jātērē. Jums jau pat nav tik daudz laiks palicis, taču nāk drīz ir pļauj, jānopļauj, lai mēs varētu ātrāk sasniegt to rezultātu, dzīvot svētītu dzīvi, kā Dievs mums to ir paredzējis mūsu specifiskajā uzdevumā, mūsu aicinājumā. Tādēļ es tev no savas puses aicinu piesakies šajā River Bībeles institūtā. Un tātad mums vajag šo brīnišķīgo skaidro Dieva vārdu mācību. Nākošais, lai tu paliktu, būtu gatavs, kad nāk visā dzīves izaicinājumi, arī tie notikumi, kas priekšā, tev ir jāpliecina Kristu pašam personīgi, citiem cilvēkiem. Stāsti citiem, tā tu savu ticību paturēsi dzīvu. Un tad varēsi arī redzēt, vai tev vispār ir kaut kas, vai tev ir kaut kāda pārliecība, vai tev ir kaut kāds svaidījums, vai citiem tas kaut ko nozīmē, ka tu viņiem liecini. Esi dzīvs liecinieks, jo tu esi liecinieks par to, ka Kristus ir augšām cēlies. Jo tad, kad tu ver muti vaļā un liecini par Jēzu kādam, tas jau parāda, ka Kristus ir augšām cēlies. Un Dievvvārds saka, kā lai tic, ka nav kas sludina. Jo citi saka, es ar savu dzīvi liecinu. Ar dzīvi vien nepietiek. Jo kā tad cilvēks var ieaicināt Jēzu savā sirdī, ja tu viņam nepasludini? Un arī Jēzus izsūtīja mācekļus, lai iet un sludina, debesu valstība ir tūklāt nākusi. Un tagad jau ir debesu valstība, ir jau šeit, viņi jau ir mūsu vidū. Un Jēzus izsūtīja pa 2, tātad viņš tev noteikti grib dot, ja tu neesi precēts cilvēks, viņš tev grib dot līdzstrādnieku, komandu, pilnīgi noteikti, lai tev vienam pašam nav jābūt Dieva drubā. Aleluja! Katrs viens, mēs esam tā saucēja balss, kas saka, nāc tā kunga mīlestā. Un tad, kad es gatavoju šo nodarbību, man tā sirdī bija šo dziesmu, ko es gribu vienu piedziedājumu tev nodziedāt. Bet mēs zinām, ka
Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka gars un līgava saka nāc. Un svētais gars jau velk cilvēkus, bet mēs nevaram atstāt tikai svētajam garam. Ir nepieciešama, lai draudze liecina, lai draudze saka nāc. Un par nožēlu daudz liecina tikai draudzes 4 sienās, bet mums jāiet tur, kur ir tie cilvēki, un tur būtu jābūt lieciniekiem. Kad gars un līgava teic nāc, kad gars un līgava teic nāc. Kas tad ir līgava? Draudze. Un kas to dzird, lai saka nāc, un dzīvības ūdeni dzer. Tātad saki, liecini par Jēzu Kristu. Aleluja. Un tad tā pēdējā lieta, ko es gribu šajā sērijā pieskarties, tas arī nebūs gari, dažas minūtes, tas jau arī diezgan daudz ir runāts un sludināts. Slavē un pateicies nepārtraukti, lai visa tava dzīve ir pateicības caurausta, slavas caurausta. Neesi tas negatīvais cilvēks, kas atrod visur tikai problēmas, un ja kāds piedāvā atrisinājumu, tad tu atkal sameklē kaut kādu problēmu. Esi tas, kurš pateicās un slavē arī par to, ka Dievam ir atrisinājums priekš tevis. Kāds saka, tad, kad es būšu vesels, tad es slavēšu, bet zini, ja tev ir tā doma, tad visticamāk tu atradīsi vēl kaut kādu problēmu, kāpēc, lai neslavētu. Un Dieva vārds saka mums, tūliņ pateikšu tās raksturvietas, Psalms 116, 17. pāns, un Dāvids, mēs zinām, Dieva paša raksturojums, viņš ir pēc Dieva sirds, mums jāmācās no Dāvida, un viņš saka, tev es upurēšu pateicības upurus. Bieži pateicība un slava nāk kā upuris, jo mēs tā nejūtamies, mēs vēl neesam saņēmuši pilnumā par to, ko mēs ticam, ko mēs gaidām, bet viņš saka, es tev nesīšu šo upuri. Un tāpat arī vēstulē Ebrejiem 13.15 nesīsim tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr slavas upuri. Tas ir lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Ebrejiem 13.15. Tātad arī tad, kad tu nejūties, un tev liekas, ka vēl visas lietas nav, tu slavē viņa vārdu ar savām lūpām, ar savu muti, lai slava nāk. Un vēl viens rakstviet Psalms 50, 23. 50, 23. Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā, un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Viņš radīs pestīšanas ceļus caur šo pateicību. Tātad pateicies par to, ka Dievs ir uzticams. Pateicies par to, kas viņš ir. Slavē viņu, viņš ir apgādātājs, viņš ir tavs dziedinātājs, viņš tik daudz apsolījums ir devis, viņš ir tevi pestījis. Un es noslēdzot gribu padalīties ar vienu savu piemēru, kuru Dievs man atgādināja, kad es gatavoju šo nodarbību, pat pirms kādām 45 vai 50 minūtēm. Un tas bija tajā laikā, es jau tieši arī pat atradu gadu, 2009. gads, un Dievs runāja uz mums, mēs dzīvojam Rīgā tajā laikā, un Dievs runāja tāpēc, kad ir draudze Siguldā, ka mums vajag pārcelties un dzīvot uz Siguldā. Bet tā bija situācija, tas bija tas gads, kad, vai arī varbūt vairāki gads, nezinu, kad nebija tādas brīvas dzīvesvietas Siguldā, un kur skatījās kaut kādos oficiālajos saitos, neviens neizīrēja, un tikai varēja nopirkt dzīvokļus, un kādās, tātad, kur bija kādi jaunceltni, varēja nopirkt. Bet mums nebija tāda iespēja nopirkt, un arī mēs nejūtām, ka mums vajadzētu tieši nopirkt īpašumu tur, un mēs gājām uz to, ka mēs īrēsim, un vajadzēja pārcelties tātad gan ar bērniem, kuriem vajadzēja tad iet 2. klasē, pirmo viņi bija pabeiguši Rīgā, un pats galvenais vajadzēja to dzīvesvietu, un nekas fiziski nerādījās, ka būtu dzīvesvieta. Un tad Dievs man deva brīnišķīgu rakstu vietu no Jesajas grāmatas. Es paņemšu no tās bībeles tieši, kur es lasīju tajā laikā,
jo tas ir labi, ka tu vari nomainīt tās bībeles un atkal tā kā svaigi lasīt. Un 57. Jesais 57. nodaļa, 2. pāns. Bet pie miera nāk un atdusas savā dusas vietā mierīgi ik viens, kas godam gājis savu taisno ceļu. Un es pierakstīju tur par dzīvokli, ko viņš dod Siguldā 2009. gada 10. maijā. Un maijā, tad, kad mēs ar vīru bijām Siguldā, apskatīties kādu situāciju un ticībā pieteikt jau bērnus Siguldas skolā, jo tu zini, ka skolā jau jāpiesaka ir agrāk, kad tu gribi. Un pie tam ne 1. klasē, bet kādā citā, vai ne? Un tā. Un Dievs runāja šo vārdu, viņš atdzīvināja, ka viņš mums dod to dzīves vietu. Un ja tu skaties tā burtiski, tas jau tiek, cilvēks var teikt, tas jau tiek runāts pa Izraēlu tautu, un tas jau nav tur rakstīts, ka Sigulda un tā. Bet tad, kad tu dzīvo Dieva vārdā, tad, kad tu viņu ņem priekš sevis, tad ir kāds Dieva vārds, kas īpaši iekritīs tavā sirdī par to, ko tu sauc Dievam, ko tu gaidi. Un tad, kad tu prasi Dievam, ka tev vajag tās lietas saskaņā ar viņu prātu un ar viņu nodomu, tad meklē, lai tev ir Dieva vārds, uz ko tu vari stāvēt. Un tas bija tātad 10. maijs, kad Dievs deva šo vārdu, uz ko mēs varējām stāvēt. Un jau 1. septembrī mēs bijām Siguldā, tātad maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris. Pēc 4 mēnešiem mēs jau bijām Siguldā, mums bija dzīves vieta, pārdabiski, pilnīgi pārdabiski, ar ticības tādu apliecinājumu un ticības darbībām, un bērni gāja skolā Siguldā jau. Tā kā Dievs ir uzticams. Pateicies viņam par to, ka viņš ir uzticams. Pateicies, atceries, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, ka viņš ir bijis uzticams kādās lietās. Un atgādini to sev, atgādini Dievam, saka, kungs, tu biji uzticams, tu radīji ceļu tur, un tu man radīsi ceļu atkal tālāk, kur man tas ir vajadzīgs. Atrod Dievu vārdu, runā Dievu vārdu, pateicies viņam, Jēzus Kristus pats, vakar, šodien un mūžīgi. Pateicies viņam par viņa uzticamību. Kaut arī tu neredz to rezultātu visā pilnumā, bet viņš nemainās. Viņš ir ar tevi. Halleluja! Un tad es vēl gribu tā pieminēt beigās, ka citi cilvēki nespēja būt pateicīgi, viņi nespēja slavēt, un ļoti bieži iemesls ir lepnība, jo cilvēks domā, ka viņš pats to ir darījis, viņš pats to ir nopelnījis, un viņš neatzīst, ka viņš ir Dieva radība, un visas lietas nāk no Dieva, un tev ir jāsāk celt Dievu ar slavu, ar pateicību. Tev jāsāk celt, slavēt savu draudzi, kur tu vari saņemt Dieva vārda mācību. Arī ārpus draudzes sienām tev jāsāk lielīties ar Dieva vārdu, ar to, ko Jēzus ir darījis tavā dzīvē. Ļauj Dievam būt lielam savā dzīvē, vārdos un darbos un rīcībā. Un viens no veidiem, kā tu vari ļaut Dievam būt lielam, ir dod godu tam kungam arī no savas mantas. Un ja šis Dieva vārds tev ir svētījis un tev ir stiprinājis, tad piedalies arī ar savu finansi, tādā veidā dodot Dievam godu. Un kāds saka, bet kā tad es varu dot Dievam godu? Tu nevari pamest naudu augšā un teikt, kad Dievs ņem un kas nokritīs lejā, tad tas piederēs man. Bet tev ir jāsavienojas ar kādu, kas šo Dieva vārdu tev sludina. 10. tiesa iet tavā draudzē, bet ziedojumus tu vari dot arī tur, kur tu tiec stiprināts no kādiem citiem Dieva vārdu sludinātājiem. Tātad nes 10. tiesu draudzē un nes ziedojumus arī draudzē un arī tur vēl, kur kā šī brīdī River Rīgas draudzē un šeit draudzes kontā to ir ieskaitīt. Un draudzes konts tur ir parādīts, ierakstīts, tas ir Unibanka LV47 UNLA 005 00 23 72 9 115. Kā galtiešiem teikts, sēj garā, un tu pļausi garā. Āmen.